Jā, ideāli. Jā. Bet varbūt tad nobildējam to bildīti. Taisiet bildīti, sanākam kopā, jūs man ierakstīs, jā, lai kurši. Un tad ar vārdu sakot, kopā mēs var pastāstīt. Man bija gan bildes. Darētu. Viesturs Bizanovičs filmas producents. Jā. Zinātniskās fantastikas filma, un tas ir ieskats nākotnē. Un, mēs domājam par to, mēs no sākuma domājam skatīties kaut kur ļoti tālu, 500 gadus tālā nākotnē. Vai tagad es domāju, ka tas ir 20 gadus priekš, tas ir pietiekoši te pašā netālu, ka daudzi no mums to piedzīvos, bet arī pašā laikā tas arī, zinot, cik ļoti strauji tehnoloģijas attīstās, tas, man liekas, ir... mēs nevaram iedomāties, kas būs pēc 20 gadiem. Varbūt tiešām būs šie virtuālie cilvēki un varbūt, kad 3D tehnoloģija jau būs novecojusi un mēs skatīsimies jau pavisam kaut ko citu. Elīna Milta, māksliniece. Kad es šim projektam pieslēdzos vidū un strādāju tieši pie Kārļa Vītola filmas un DJ Eglīti taisījām reklāmas. Tad domājām koncepciju reklāmām. Un izejot no koncepcijas, tika piemeklēti gan materiāli, gan rekvizīti, gan tika izveidoti. Līdz ar to tika piesaistīti citi cilvēki, kas to palīdzēja realizēt. Un savukārt Kārli bija jau konkrētāk. Kārlis jau zināja vairāk vai mazāk, ko viņš vēlās. Tad mēs mēģinājām likt tās galvas kopā un kaut kādā procesa rezultātā tas radās tieši tā, kā jūs redzējām. Guntars Graigs, stereogrāfs. Starp režisoru un operatoru. Un montāžistu. Un arī montāžistu drusku, jā. Es teiktu tā, ka šis ir ļoti labs konceptuāli, kā tādā Rīga 2014 ietvaros. Rīga 2014 bija piedzīvojums visai pilsētējiem. Tas rezultāts ir, manuprāt, pietiekoši izdevies. Mēs tur savā starpā varam parunāt kaut kādas tēles, kuras mēs citiem neteiksim, bet pa lielām, kā saka, pa lielos vilcienos tas ir tīri izdevies tāds. Tā ir jauna rotaļlieta. Riktīgi rotaļlietā, jā. Un esat laimīgs filmējot, kad izdevē. Atšķirībā no varoņiem, jā. Cik ilgi bijusi prakse pirms uzsākt filmēšanu? Tas ir bijuši vairāki testa filmēšanas, es teiktu 4 varbūt kopā, kad ir likts viss sets kopā un skatīts, kas veidojās un kas sanāk. Un pārējā prakse ir savā nodabā, eksperimentējot ar foto formātu. Un cik ilgi filmējāt? Kopā šis projekts, cik tad sanāca tīrais laiks? Mēs viņu filmējam dažādi, tādos pa posmiem. 4-5 dienas, tātad kopā mēs varam sacīt, ka tas ir kaut kas tāds sanāk. Mēnesis stabili. Nē, ar starpbrīžiem, jā, tas ir kaut kāds apmēram mēnesis. Plus vēl ir pēcapstrādes laiks. Jūsu uzdevums bija vērot to, lai filmēšanas laikā stereoskopijā būtu pareizi, ja? Stereogrāfs strādā kopā ar scenāristu, tā kā pēc likuma plāno kadrējumus, pēc tam strādā kopā ar operatoru, plāno laukumā setu, gaismas, palīdz arī māksliniekiem saprast, kādi priekšmeti strādā, kādi mazāk. Labdien, Kārlis, Kretis Latvijas. Jā. Ko darāt? Žēvīnismu. Vai jūs redzat to mūsu, pozīciju, kurām mēs esam? Es redzu vienkārši to, kas notiek apkārt, kad ir vajadzīgi ļoti dumi cilvēki, lai viņi varētu vairāk strādāt un vairāk pelnīt naudu rasnām cūkām. Cik Skāravika pilnīgi tā, jā. Kur jūs tik jūtāt sevī to aizrautību, kur jūs esat sasmēlies kā mākslinieks? Aizrautību? Jā, tu niknu pret to uzstādījumu, kas jums ir ļāvis saglabāt to jaunības tīņu gadu maksimālismu. Es esmu pastrādājis reklāmā. Aha, skaidrs.
Un kā jūs skatāties uz to rezultātu tagad kopumā? Vienmēr arī attiecās pēc vairāk. Vienmēr vajag augstāk, labāk, un tas ir tā. Bet, teiksim, kas ir tas, kas jums pašām prieks man izdevies un kas kolēģiem izdevies ir? Tur ir tādas smukas vietas. Es domāju, māksliniekiem atbildēt uz jautājumu par kolēģiem ir diezgan muļķīgi. Ja? Jā, mākslinieki domā tikai par sevi. Jā, labi. Dīdzis Eglītis, viens no režisoriem. Cik jūs vispār esat režisori? Vispār 4, šeit 2. Kāpēc notika tā, ka ir vairāk režisori? Pusstundas filmai? Tas būtu tad Astrai Zoldenai jāprasa, bet viņa droši vien Vācijā tagad ir, jo viņa ir tā kā radošā koncepta autori. Kad tas sākumā bija konkurss, kur režisori varēja pieteikt savas idejas no šīm filmiņām. Un tur tika atlasīti tie 3 filmiņu autori. Un tad vēl tikai pēc tam sāka domāt par to, par ko tad tas īsti kopsumā ir, kā to apvienot visu. Un par cik tā Kārļa filma un Nelēmīgais tieši tā precīzāk vārdos pasaka to, kas tieši tur arī notiek. Kad jūs neesat laimīgs, mēs jūs atlaižam. Ja? Un tad Astrai radās tā doma, ka ap to frāzi faktiski arī varētu savilkt to visu kopējo konceptu idejas. Ja paskatoties pārējos scenārijas, saprat, ka īstenībā dziļi iekšienē te cilvēki katrs grib būt laimīgi. Nostrādājāties pamatīgi vai tā? Ar baudu varēja? To var no abām pusēm paskatīties. Kaut kāds tas mocību elements tur arī bija. Tās nenāca viegli, ka ir izdevies labāk nekā es varbūt sākumā biju iedomājies, ka tas būs. Tas man dara vislielāku prieku, tāpēc es arī ar tās saldās mokas varētu nosaukt tādu. Jā, Inga Tropa aktrise. Cik tālu, kā saka, uzlabot, pārveidot tā jūsu personu? Manu personu, viņa ir viņa nākotnes sieviete, kur, kā tā pasaka? Arī ir uzlabota? Nē, viņa papildināt, es nezinu, varbūt informācijas ziņā, bet pārējā ziņā viņa būtu tā kā mūsdienās dabiskais cilvēks. Eksemplārs, jā. Tomēr arī nav tas, kas ir vajadzīgs. Un tad, kad atnāk parastais puisis, strādnieks, mazliet iesvīdis un mežonīgi izsācis, varbūt tur meklēt. Viss paliek tāda karājoties gaisā, kas tur būs, nezinu. Ir akords. Man bija paredzēts tad surprise, 5000 eiro katrai mazai filmiņai, par ko nevar uztaisīt gandrīz neko. Bet tas ir tā ražošanas daļa, tā kā tehnika un daudz lietas jau bija sarunātas pirms tam. Tas ir konkrēti tā kā menedžēšana un izņemot tad, kameras tehniku un 3D tehniku, lai uzfilmētu to vienu stāstu, tad katram 5000. Jā. Jānis Jarāns centos būt aktieris. Bet, ka filmēs tā, jūs jūtat, ka jūs filmēt 3D formātā? Nē. Filmēšanas laikā neko ne tā. Varbūt tā kamera varbūt tāda savā, bet tā filmēšanas laikā nē. Tas ir tāpat, vai tu spēlē vienā teātrī vai otrā teātrī, bet arī tu esi uz skatuves. Cik ilgi notika filmēšana? Vienu dienu, jo tā epizode bija jāiefilmē arī vienā dienā, un mēs tā arī izdarījām vienā dienā. Un, protams, tas bija no rīta līdz vēlam vakaram. Jā. Bet kāpēc tur ir iekšā latviešiem tad pirmā filma? Pagaidām pirmā, jā. Smuks meitenes, viss smuks, skaņas smukas un efekti ir smuki, un domāju, ka cilvēkiem patiks. Un sākums pirmais jau vienmēr tāds pagrūtāks ir, bet pēc tam, ka ieskrienās, tad es tā domāju, ka būs tā, ka varbūt pat nevarēs vairs apturēt. Tātad speciāli 3D Latvija.